Mums katram ir gadījušies mirkļi, kad šķiet, ka ārsta palīdzība ir nepieciešama nekavējoties. Tādos gadījumos ir labi, ja kāds ārsts ir pazīstams un ceļā var doties nekavējoties. Ļoti nekavējoties. Par to, protams, tu esi pateicīgs. Un arī ārsts ir pretīm nākošs. Taču tādā veidā jūs apējat nodokļus. Ieguvēji ir tikai daži, cieši citi pacienti, ārsti, māsiņas un visa medicīnas iestāde. Ārsti pieņem čekus, nevis aploksnes. Ja pie ārsta jātiek drīz, pacientam tiek piedāvāts maksas pakalpojums vai tiešās pieejamības ārsts. Esiet droši, ārsti pret visiem pacientiem izturēsies vienlīdzīgi. Tāpēc, lai nebūtu pārpratumu, jārīkojas godprātīgi. Jāpiereģistrējas, jāpaņem kartīte, jāgaida sava kārta. No korupcijas veselības sistēmā cieš visi. Rūpējieties par sevi un citiem.